viņš tiek salīdzināts ar Mihaelu Šumacheru. Un kas ir pats ironiskākais šajā visā stāstā, ir tas, ka viņa vērtība faktiski nebija vairs nekad viņa karjerā augstāka, kā tā bija tajā brīdī. Diemžēl viņa vērtība pēc tam tikai kritās. Trīsstūris pa visu Eiropu, no Spānijas uz Austriju, no Austrijas uz Silverstone. Tāds trīskāršais posms mums šobrīd formulā ir. Parasti, ņemot vērā, ka maz laika ir trīskāršajiem posmiem pa vidu kaut ko ārpus, ierastā ārpus aktuālā, stāstīt, runāt, rakstīt. Parasti netaisu restarts, šoreiz būs izņēmums. Šis ir podcasts Restarts, kā jau dzirdējāt ievadā. Un iemesls, kāpēc šoreiz nolēmu to ierakstīt Restarts podkāstā, jo ļoti labi sakrit pāris lietas, par kurām varētu parunāt plašāk. Viena tāda galvenā tēma, kurai es pievērsīšos šajā podkāstā, un pāris varbūt sīkāks, kā vienmēr, kas jāapskata. Jāsakopja ir māja, un visas šīs tēmas nedaudz jāpārrunā. Bet tā galvenā lieta, ko šoreiz, tā jāsaka tiešām nedaudz gruntīgāk parunāsim, ir par Verstapeniem. Par Maksu Verstapenu un jo īpaši par Josu Verstapenu. Jos Verstapens ir iznācis atkal uzmanības centrā, līdz ar to laikam īstajā brīdī es biju paņēmis arī jaunāko Maksa Verstapena grāmatu, kas saucās Unstoppable. Pilnais nosaukums ir The Ultimate Biography of Max Verstappen, Marks Hughes autors. Ļoti cienu Marku Hughesu. Bija iespēja arī ar viņu iepazīties pēdējo reizi, kad apmeklēju Imolu un Monako. Iepazīties, protams, ne jau tā, ka čau, bet vismaz pārmīt pāris vārdus. Arī izteica komplimentu par grāmatu, lai gan patiesībā es nebiju viņu vēl izlasījis, bija iesācis, bet jau tad pirmās pāris nodaļas bija ļoti interesants, pāris tiešām aizraujošas nianses, un šoreiz varbūt arī ļoti atbilstošā brīdī, kā jūs teicu, ir nokļuvusi uzmanības centrā atkal Maks Verstapens, atbilstošā brīdī man tā grāmata ir bijusi pavērta nedaudz vaļā, un atbilstošā brīdī arī Jos Verstapens fonā taisa traci. Tā kā, lai to visu varbūt tā sīkāk izprastu un saprastu, kāpēc tā, kas viņus motivē, vairāk vai mazāk, tad, man liekas, atbilstoša tēma šoreiz varētu būt tēvs un dēls Verstapen. Tā būs tā galvenā lieta, kā jūs teicu, tad vēl pāris sīkumi, redzēsim, cik mums laika paliks, cik es ļoti aizraušos ar to stāstījumu, bet es domāju, ka paspējuši izstāstīt arī par Endiju Kovelu, nedaudz par Russellu, starp citu, tādu interesantu piebildīt, kas man arī pēc šī pēdējā posma aizķērās pilnīgi noteikti, un ko mēs nepaguvām ar Jāni izrunāt F1 LV podkāstā pirmdien, un pavisam sīki īsi par Audi situāciju pilotu tirgu, un tad ir pāris jautājumi, kopā, man liekas, bija 3 jautājumi Patreon lapā iekš čatiņa, tā kā tie, kas tur raksta, diskutē un čato, paldies, ka sūtat, tur arī, kā jūs teicu, ir iesūtīti šie jautājumi, tā kā tēmas, un man vienmēr teicu, man vieglāk ir atbildēt tomēr šādā veidā, nevis rakstīt atbildi, kas aizņem laiku, un pilnīgi noteikti es arī tik sīk un smalki nevaru to izstāstīt, tā kā šoreiz atbildes uz visiem šiem 3 jautājumiem būs attiecīgi šajā podkāstā. Bet ja jums ir jautājumi,
Protams, var rakstīt arī pie komentāriem, tos arī es apkopoju, bet ir iespēja arī rakstīt. Tātad Patreon lapā ir atsevišķa čata sadaļa, telefona arī ļoti ērti, tur savā starpā var čatot arī atbildēt uz konkrēti jau uzdotajiem jautājumiem, tāpēc jau tas ir domāts, nav jau tā, ka tās atbildes nāk tikai manā virzienā, jautājumi nāk tikai manā virzienā un atbildes tikai nāk no manis. Protams, tur brīžiem tie tādi viedokļi jautājumi, kur nav pareizā vai nepareizā atbildi, katram savs viedoklis, jo vairāk viedokļu, jo interesantāk arī visiem nedaudz to ir noskaidrot, uzzināt un līdz tai patiesībai varbūt nedaudz arī tuvāk kaut kur piezakties. Bet nu tad par Josu un Maksu Verstapenu, kāpēc Jos nokļuva uzmanības centrā. Tas bija patiesībā, viss sākās šogad diezgan atklāti, iznāca mums arī publiskajos mēdījos jau šī informācija, iespējams, ka tā Josa Verstapena un Kristiāna Hornera nesaskaņas un tā nespēja sastrādāties bija arī iepriekš, vairāk varbūt iekšēji jūtama. Pilnīgi skaidrs, ka viņš, kā Maksa Verstapena nometnes pārstāvs, tātad Joses šeit runāja, ir vienmēr bijis pretējā ierakuma pusē, kaut vai tāpēc, ka līguma kaut kāda veida sarunas, pārrunas, cīņas notiek, un tur, gribot, negribot, tu esi tai otrā ierakuma pusē, tiec nostādīts tā vienkārši formulā ir. Bet, tagad skaidrs, ka viss šīs peripētīs tieši ar Kristiānu Horneru nodarījumiem, nenodarījumiem, kurus mēs līdz galam tā īsti joprojām nezinām, kas tur bija. Protams, tie cilvēki, kas ir iekšā, to pārzina un zina vairāk, un ar to arī sākās tas iekšējais dumpis arī no Josa puses, un tie izteikumi no viņa Bahreinā bija diezgan atklāti, tieši tēmēti, un tāds Jos ir, par to es arī nedaudz pastāstīšu, un tāds Jos vienkārši ir, tā viņš runā, un pilnīgi skaidrs, ka tas radīja pašai Red Bull komandai tādu iekšējo, diezgan pamatīgu sasprindzinājumu, kas līdz ar to vēl vairāk pastiprinājās tajā brīdī, kad tas iznāca uz āru un prese metās viņiem virsū, un tas komandai nepatīk. Viņi grib no tā visa distancēties, un šeit es nesaucu Kristiāns Horners vai kā cita personālī komanda kā tāda. Skaidrs, ka komandas vadība nav tikai Kristiāns Horners, viņš arī tur nav gluži tā, ka diktē absolūti visu un nosaka katru sīkumu. Tur ir tomēr lietas, kas komanda objektīvi vērtē, kas viņiem nāk pa labu un nenāk pa labu, un skaidrs, ka šāda situācija viņiem nenāk pa labu. Un tas nozīmē, ka viņi kaut kādā veidā cenšas arī no Josa Verstapena distancēties, cik tas ir iespējams viņu spēkos, jo skaidrs, ka viņš nav komandas darbinieks, viņi nevar viņu atlaist. Viņš ir šajā Maksa Verstapena atbalsta grupā, un tur tajos boksos un hospitality mājā viņš tur būs un sēdēs un tur atradīsies, bet citādi, cik var, komanda cenšas no viņa distancēties. Un pēdējais šis piemērs bija arī par šo 20 gadu komandas pastāvēšanas jubilejas svinībām, kas tagad tiek arī lielā mērā gandrīz visu sezonu kaut kādā veidā atzīmētas. Tad Austrijā māja posmā bija plānots arī šī leģendu sacīksts, kas arī risinājās. Tur vairāki bijušie piloti, arī Davids Kulhards brauc ar savu bijušo formulu. Bija paredzēts arī brauciens Josam Verstapenam ar, tagad kurš tas modelis bija, es piemirs RB8, ja es nemaldos. Man liekas, tas bija RB8, ar ko Sebastians Vettels izcīnīja čempionu titulu savulaik. Taču nav gluži tā, kā parādīs informācija, ka aizliedz braukt Kristiāns Horners. Arī Horners to noliedza. Josam Verstapenam nav aizliegts braukt, viņš bija šajā sarakstā, sākotnējā dalībnieku sarakstā, bet tas uzstādījums iekšējais no Red Bull komandas bija tāds, ka nekur publiski savos sociālmēdījos, savās preses informācijās, arī šajā Red Bull image, tātad šo attēlu galerijā, kas viņiem ir pieejama priekš žurnālistiem, visiem mēdījiem, arī video, protams, tur pieejama, nekur neparādīsies Jos Verstapens, lai nebūtu tā, ka viņš ir Red Bull tērpā, Red Bull mašīnā, un viņš tiek saistīts ar Red Bull. Jo tas arī no komandas puses pat ir saprotams. Tas nav tā kā piecirst kāju, bet, ja cilvēks tā atklāti kritizē komandas vadītāju, komandu kā tādu, tad ir skaidrs, ka nevar asociēt
ar viņu savu imīdžu. Nu, tas pat ir saprotams. Nu, un tajā brīdī skaidrs, ka kaut kādā veidā šī informācija aizgāja līdz Josam Verstapenam, protams, pa ceļam, kā jau klusiem telefoniem pienākās, kaut kas tiek sagrozīts, kaut kas tiek sašķobīts, kurā virzienā kā. Zinot Josu Verstapeni, gan jau, ka arī cilvēki, kas viņam padod informāciju, kaut ko vairāk uzsver vienu lietu un citu lietu varbūt noklusē, zinot, kāda būs reakcija no Josu Verstapeni, tur jau deglis ir ļoti īss. Skaidrs, ka tur tas sprādziens būs. Līdz ar to, kā tā informācija nonāca, tāda viņa nonāca, bet Jos Verstapens atteicās piedalīties šajā parādē un braucienā, leģendu braucienā, nu un tad aizgāja vārdu karš šurpu turpu. Un patiesībā, saprotot visu šo fonu informāciju, nu, štruns, pilnīgs štruns, kaut kādas leģendas, kaut kas, būsim godīgi, nu, kas tas ir, nu, tur viens iecērtās, nestartēs, otri negrib rādīt viņu, nu, tiešām tāds vētra tējas krūzītē, tas pilnīgi bezjēdzīgs pasākums, bet es domāju, ka ne tāpēc es to visu arī stāstu, es stāstīju vairāk jau to tāpēc, lai jūs saprastu, ka tas tiešām bija štruns, bet tā doma šoreiz tāda, ka tur nekas nav pierimis, tur iekšēji viss ir diezgan aktuāli, es domāju, iekšēji privāti tās apvainojumi, aizvainojumi joprojām ir un ir diezgan dziļi, un skaidrs, ka tur nekas nebeigsies, un tā būs tā realitāte, ar ko jāsadzīvo būs Kristianam Horneram, ja viņš grib paturēt komandā Maksu Verstapenu. Un šeit ir interesants lietas, šajos pāris nedēļās arī mums tāds pamieris iestājās, kopš Jos Verstapens arī nebija starp citu padokā, redzams, viņam tur bija savas darīšanas, viņš tur rallijā uzbrauc un ko viņš tur vēl darīja. Un šajā laikā, protams, nekas jau Formulā 1 neapstājās, līdz ar to arī Kristians Horners diezgan visdrīzāk veiksmīgi ir no savas puses sācis apstrādāt arī Maksu Verstapenu. Viņš vienmēr ļoti pret viņu ir cienīgi izturējies, teiksim tā, un slavējis un cēlis, un droši vien, ka privāti tā attieksme ir vēl, ko mēs neredzam, ir vēl tāda, kas liek justies Maksam Verstapenam labi, jo viņš gan jau arī pazīst Maksu pietiekami labi. Nu, tātad no savas puses apstrādā puiku, teiksim tā, būsim godīgi, tā tas vienkārši arī ir. Un tā visa rezultātā pacēlās arī jautājums, kur tas startēs nākamajā sezonā, vai tiešām viņš būs Maks Verstapens Red Bull komandā, un sākotnēji atcerieties, tas bija pirms nepilnas nedēļas, gribēja varbūt izvairīties nedaudz no šīs atbildes, nu beigās izspieda žurnālisti no Maks Verstapena atbildi, nu, ka būs viņš 25. gadā Red Bullā, bet tas bija arī, kā jūs teicu, brīdis, kad Joss nebija klāt. Skaidrs, ka ja būtu Josam teikšana uz šiem pašiem jautājumiem, tur atbildes būtu pavisam citas, skarbākas, asākas, provokatīvākas, tā tālāk tā joprojām, bet Maks Verstapens nav tāds, viņš absolūti netū nav tāds, un šeit viņam ir liela daļa no mātes, laikam iedzīmt arī šī emocionālā empātija, kas viņš saprot tomēr, ko reizēm nevajag teikt, teiksim tā, ka jābūt kaut kādam filtram starp smadzenēm un mēli, ko reizēm nevajag teikt, ko arī pretējā pusi var uztvert citādi, savādāk, ka pretējā pusi var aizvainoties, nostāties kaut kādā pretpozīcijā, kas absolūti nav nepieciešams. Un tas, starp citu, arī šajā pieminētajā grāmatā jau lieliski parādījās, bija komentārs par to. Man tā grāmata priekšā, es te ik pa brīdim varbūt iemetīšu acis, arī apstīšos precīzi tos citāts, jo lai nesarunātu muļķības, bet viņš savulaik atceraties 21. gadā, ka bija Maksam Verstapenam šī cīņa ar Lewisu Hamiltonu, un tad pēc šī posma tika prasīti komentāri, protams, no Josa un no Maksa, un Josam tie Verstapeni bija kā vienmēr skarbi, ka tur viss kārtībā, nekāda šmaukšanās nav bijusi, tiesneši šo situāciju, tur viss labi, lai norīja krupi Hamiltons un dzīvojam tālāk. Tad no Maksa Verstapena tas komentārs bija krietni līdzjūtīgāks, ja tā varam teikt. Es tagad arī mēģināšu viņu tā iztulkot, cik precīzi vien iespējams. Tātad konkrēti Verstapena komentārs šāds. Es varu saprast, kā viņš jūtas, tātad viņš ir domāts Hamiltons. Viss viņam izskatījās labi līdz šim posmam, un tad notiek kaut kas tam līdzīgs. Tas ļoti smagi noteikti atstāja iespaidu uz viņu, un vienīgā lieta, ko es varu teikt no savas puses, ir tā, ka viņš ir izcīnījis 7 titulus, un arī vienu no tiem viņš izcīnīja veidā, kā šoreiz, kad izskatījās, ka viņam viss jau ir zaudēts. Tagad situācija ir pretēja vai otrāda, un viņš
zaudē visu pēdējā aplī. Tāpēc es ceru, ka viņš sapratīs. Nu, apmēram skaidrs, ka nebija varbūt latviski gluži skaisti un precīzi, bet es domāju, jūs sapratāt to domu. Un, manuprāt, tie ir ļoti tādi, nemierinoši vārdi, tā arī nevar teikt, bet, manuprāt, prātīgi vārdi, jo atcerieties, tad atsaucās šeit uz šo 8. gada titulu ar masu, kas tagad arī pacēlies, ir tas, ka norims par laimi, tās muļķības par atgriešanu, titulu atgriešanu vai kompensāciju. Bet arī pēdējā aplī izskatījās, ka viss ir slikti priekš Hamiltona, un viņš gāja, viņam bija sajūta, ka viņš ir zaudējis šo titulu, un faktiski pēdējā aplī tomēr sagadījās ar Timo Gloku, ka tas bija ar attiecīgi nepareizām riepām trasē, ka nāca lietus un bija ļoti lēns un dabūja to 5. vietu Hamiltons, kas iedeva viņam to titulu un viss pagriezās atkal viņam pa labu. Un šeit no Maksa puses apmēram ir tas pats, ka arī no viņa puses izskatījās, ka visi šķērsām, protams, apstākļi citur tiesneši, bet ne jau Maks Verstapens bija tajā lietā vainīgs. Tā kā mēs jau nevaram Verstapenu vainot. Viņš jau nebija tas, kas tagad teica, ka ne, brauksim šādi, drošības mašīnas, nevis tā. To izlēma tiesneši, bet līdz ar to no viņa neatkarīgi apstākļi. Un tas nozīmē, ka arī tā sajūta varētu būt tiešām līdzīga, ka Maksam Verstapenam, ka viņam viss likās, ka viss ir zaudēts, viņš tomēr iegūs šo titulu, Lewis Hamiltonam tieši otrādi, viss likās, ka paņemts, viņš zaudē šo titulu. Tā kā šajā ziņā, es piekrītu Maksam Verstapenam, un tas, kā jūs teicu, ir tāda tiešām prātīga situācijas, diezgan sprādzien jūtīgas situācijas, tāda pilnīga nomierināšana no Maksa Verstapena puses. Viņš tiešām to situāciju nogludina ar šādiem vārdiem. Es domāju, ka saprot kā jūtas otrs, bet tā pašā laikā kaut kas jau ir jāsaka. Skaidrs, ka nekādu vārdu nepalīdzēs Lewisam Hamiltonam, bet tas parāda, es domāju, ka vairāk šajā gadījumā es tieši runāju par Maksa Verstapenu spēju izprast situāciju, un tas, protams, atsauksies arī visnotaļ un vistiešākajā veidā uz to, kas notiek tagad ar Lando Norrisu un šo savstarpējo cīņu, ko mēs noteikti vēl redzēsim kaut kādas kulminācijas viņu starpā, un šeit nav gluži tā, ka ir tikai viena puse Maksam Verstapenam, viss tā ir mana puse, mana taisnība. Viņš spēja to otru pusi arī saprast, bet tai pašā laikā, es domāju, arī runājot par šo pēdējo gadījumu vai negadījumu, kas mums bija Austrijā, tiesneši sodīja Maksu Verstapenu un pamatoti, tur es piekrītu, taču nebija tā, ka tas nodarījums no viņa puses bija katastrofa, absolūti kaut kas nereāls. Tā cīņa bija skarba un skaidrs, ka nedaudz tā kustība bija tur, bet tā kustība bija tik ļoti minimāla, tik ļoti neveiksmīgi trāpīja tur tas viss. Līdz ar to nevar šeit arī Maks Verstapens bērt sev pelnus uz galvas un teikt ārprāts, es šausmas sadarīju un es nedrīkstēju. Patiesībā viņa rīcība kopumā bija tāda, kā viņš parasti strādā. Kā teica Edijs Jordans, tad Maks Verstapens ir lācis, un ja tu ej krātiņā ar lāci, tad tev ir jāsaprot, ar ko tu cīnies. Un skaidrs, ka tur būs ik pa brīdim skarbi. Un tā ir tā otra lieta, ko es arī minēju Twitterī pirms tam, ka viens negribēja zaudēt, otrs ne par ko negribēja zaudēt, otrs vēl nemāk uzvarēt. Un es joprojām turos pie šiem vārdiem, ka tur man bija arī oponenti, kas teica, un ko Lando Norris nepareizi izdarīja. It kā tieši tajā kustībā viņš jau neko nepareizi neizdarīja. Protams, viņš mēģināja no vienas puses, mēģināja no otras puses. Ne par to ir runa šoreiz. Runa ir par to, ka Lando Norris pirmo reizi saskarās ar lāci krātiņā. Pirms tam mēs visi stāvējam, visi arī pārējie stāv ārā aiz krātiņa un redz to lāci un zin, cik viņš ir skarbs. Jā, mēs visi zinām skarbs, bet pirmo reizi to esi iekšā krātiņā, un tā ir pavisam cita sajūta. Tas ir pavisam cits, ko katra tava kustība kaut ko citu nozīmē. Un ir piloti, kas ir spējuši apbraukt riņķī, kā Charles Leclerc, un ir piloti, kas varbūt nemācēs to izdarīt. Lewis Hamiltons mainīja pats savu braukšanas stilu, arī viņš sākumā izvairījās no visiem lāča cirtieniem, atceraties, lai saglabātu to spēli ilgtermiņā. Viņam arī nācās mainīt un būt skarbam zobs pret zobu, aci pret aci kaut kādā brīdī, un tad skaidrs, ka abi paliek tur knockdownā, trases malā tā ir bijis, bet savādāk ar to lāci nevar. Skaidrs, ka tam lācim arī ir jāparāda tās robežas. Lando Norris šoreiz arī parādīja it kā to pusi, bet redzam, ka nav viņam vēl varbūt tas asumiņš. Tā kā tas nāk ar laiku, un es nesaku, ka nebūs. Gan jau būs viss kārtībā. Gaidīsim nākamos posmus, nākamajās trasēs citi apstākļi, citas iespējas tur apbraukt, iebraukt tā tālāk.
Bet, jā, turpinot nedaudz, es te aizrunājos atkal par tādām aktuālām lietām, bet turpinot par pašu Josu, tad ļoti īsi arī par viņu karjeru, jo tas ir ļoti svarīgi, manuprāt, lai parādītu, kas pēc tam izauga ar Maksu Verstapenu. Viņa karjera kartingos bija vienkārši fantastiska, šajā ziņā tur arī grāmatā ir intervēti vairāk gan viņa komandas vadītāji, gan mehāniķi un viss, kā viens saka, kad viņš bija ļoti ātrs, ļoti talantīgs, un par to nav šaubu. Kaut kādā brīdī savas karjeras laikā viņš satika tādu cilvēku kā Hubu Rotengateru. Es varu teikt, ka neviens no jums neko nav dzirdējis par viņu, bet patiesībā bez viņa ne Josa karjera nebūtu bijusi, ne Maksa Verstapena karjera nebūtu bijusi. Tagad Rotengaters, sauksim viņu par Hubu, lai man katreiz nav jāmoka mēle, Hūps ar Josu vairs nerunā jau kādus gadus, kaut kas starp viņiem ir noticis, katrā ziņā Hūba raksturs nemazāk agresīvs kā Josam, skaidrs, ka tur tikai laika jautājums, kad abi ietiepīgi kaut kur neatradīs to kopīgo valodu vairs, tā kā viņi vairs savā starpā nekomunicē, bet, kā jūs teicu, bez Hūba nebūtu bijusi Josa karjera viennozīmīgi, viņš ielika daudz naudas, atrada šo naudu ar, diezgan agresīvu komunikācijas stilu un tādus, ar galvu skriešanu, ar pieru skriešanu sienā, izsita cauri daudzas lietas priekš Josa Verstapena, jo skaidrs, ka Josam nebija tas ķēriens, viņš nemācēja runāt ar sponsoriem, ar atbalstītājiem, tur pasaka Dievs, viņš visiem tur sadod pa ģīmi, droši vien, ja nedod viņam naudu. Tā kā viņam bija vajadzīgs tāds cilvēks kā Hūps viņam visu norganizēja, un Hūps pēc tam, starp citu arī, ka beidzās karjera kartingā, un bija šis solis smagais jāspēr uz autosacīkstēm vai formulām, arī Maksam Verstapenam tad atrada šos 200,000, lai Dallara nopirktu un lai būtu arī neatkarīgs, lai būtu pēc tam piesaistīt vēl līdzekļus, lai būtu neatkarīgs Maks Verstapens no jebkuras šīs Formula 1 komandas un nebūtu viņu pakļautībā, jo tā bija viena no lietām, uz ko ļoti uzstāja Jos Verstapens, ka nebūs Maks Verstapens nevienā akadēmijā. Tagad arī ir pāris tādi piloti, kas var to atļauties, jo skaidrs, ka ir daudz piloti, kas to vien gaida, ka viņus uzaicinās akadēmijā, jo skaidrs, ka viņiem nav naudas, viņiem nav citu variantu. Bet tie, kam ir nauda, tie tomēr to neiet to ceļu, jo skaidrs, ka viņu iespējas tiek ierobežotas. Viņu nākotne tiek ierobežota ar vienu komandu, un ja tai komandā tai brīdī nav tās iespējas tālāk progresēt vai uz Formula 1 iziet, tas nozīmē viņi kā suns uz sienkaudzes. Tu piederi vienai komandai, vietas Formulā 1 nav, tu sēdi malā, un tavu karjera, pat ja tu esi vinnējis Formula 2 čempionu titulu, tavu karjera faktiski tiek apturēta tajā brīdī. Pēc gada diviem pa tev jau vairs neviens neatcerās. Jā, līdz ar to Hūps izdarīja tur ļoti daudz lietas par labu Josam Verstapenam šajā ziņā. Tur milzīgas naudas ir atrastas, lai Jos varētu turpināt karjeru, un arī viņam bija lieliska karjera pēc tam šajās zemākajās formulas sērijās. Tur varbūt arī neiedziļināsimies tik ļoti, tā diezgan sīk tas viss ir apstāstīts, bet tas pats galvenais, ko es gribētu teikt, viņš savulaik satika tādu mehāniķi, kurš strādāja pie viņa formulas vārdā Fritz van Amersfoorts. Tie, kas seko tā ļoti sīki arī zemākajām sacīkšu sērijām, tad tādu vārdu kā Van Amersfoort ir dzirdējuši. Tā ir komanda šobrīd, sacīkšu komanda zemākajās sērijās F3, F2, šobrīd jau arī citās formulas sērijās, kurā starp citu savulaik arī startēja Maks Verstapens tajā īsajā savu formulu karjerā, kuru arī izveidoja šis mehāniķis, tā kā tas viss arī no tā ir izaudzis, un skaidrs, ka Nīderlandes tur bloks kaut kāds ir arī veidojies, un arī viņi mēģina savus nacionalitātes braucējus attīstīt, tā kā šeit nav jābrīnās, ir arī kaut kādas mafijas, tā kā nacionālās, austriešu mafija vienmēr ļoti spēcīgi bijusi, starp citu Formulā 1, tāpat ir nīderlandiešu mafija, un to pat arī žurnālistu aprindās var just, šīs mafijas tomēr noslāņojās, protams, par nacionalitāti un savējie par savējiem. Tieši tāpat arī ir Briti, pilnīgi noteikti, tur nav nekādas šaubas šajā sakarā. Bet jā, tas nākamais solis pēc kartinga uz sacīkšu sērijām ir ļoti smags, ir tāda smaga pamošanās, jo ļoti bieži tie spilgtākie talanti arī tajos laikos bija
nokļuvuši pat ļoti tādā finansiāli solidā situācijā kartingā, jo kā tiek finansēts viss kartingā? Kartingā tu maksā par sevi, pilnīgi par visu, izņemot, ja tu esi super labs, bet tādi uz visu to kartinga eliti ir, 5 piloti, varbūt 10 maksimums piloti, kurus vēlas noliegt šīs kartingu ražotāju kompānijas vai konkrēts atbalstītājs, kurš tātad grib parādīt, ka mans kartings ir lielisks, pērkat manu kartingu, jo tas čalis ar manu kartingu uzvar sacīkstēs. Līdz ar to šīs kartingu ražotāju kompānijas, protams, savus fabrikas braucējus piesaista, viņiem maksā arī algu un tā kā tu vari strādāt arī kartīgā, braukt pa priekšu visiem un arī pelnīt naudu. Protams, ka tāda, kā jūs teicat, ir ļoti mazus, tās milzīgās kartinga masas, tādu ir nieks, bet tie labākie tur tiek. Un tad ir tāda smaga situācija, ka ir jāpāriet uz formulu sērijām, mazajām, kur tev pēkšņi ir jāmaksā mežonīgi naudu. Un starp citu, šeit vēl viena saistība ar Senu vispār tur ik pa brīdim Verstapena karjera pārklājas, lai gan tieši tā karjera nevienā brīdī nepārklājās, bet tās, tie likteņi var būt saistīti nedaudz, ir tā jāsaka. Tad Senam bija tieši līdzīga situācija. Viņš arī ar itāļu kartingu kompāniju maziņu diezgan startēja ilgu laiku un sadarbojās, un viņam arī tika apmaksāts viss un viss strādāja. Un tajā brīdī, kad bija jāpāriet uz zemāko līmeni, kas tajā laikā bija Formula Ford, tātad 1.6 vai 2 litri, pēkšņi bija jāsāk maksāt, un bija absolūtā šokā par to Ayrtonu Senu. Viņš vienu gadu vienkārši aizbrauca atpakaļ uz dzimteni, nebija mierā ar to situāciju. Tur vēl bija citi iemesli, kā arī minēt, bet tas bija viens no galvenajiem iemesliem, ka pēkšņi jāsāk maksāt, un vienkārši nav arī Sena gatavs, ņemot vērā, cik viņam bija lieliski panākumi kartingā, pēkšņi maksāt par pašu zemāko līmeni, kamēr neatradās arī komanda, kas ir gatava viņu paņemt. Tā kā tur arī Senam diezgan līdzīgi. Jā, turpinoties visam, protams, par Josu Verstapenu vēl runājot, tad turpinoties visam viņa karjerai nevar nepieminēt viņa tēvu, attiecīgi Francu Verstapenu, kas sanāk Maksa Verstapena vecais tēvs, un tad, ja jāsaka, ir ābols no ābeles tālu nekrīt, tad laikam Josu Verstapenu un Francu Verstapenu gadījumā tas ir absolūti precīzi teikts. Jo viss tas, kas ir Josa Verstapena raksturā, skarbais, atklātais, tiešais, kā papīra ar āmuru, tad tas nāk no Franca Verstapena. Un tad iedomājieties, ka tādi divi ir aunapieres vienā, un aunapieres, es domāju, ietiepīgie. Vienā ģimenē tēvs un dēls. Skaidrs, ka tur iet dzirkstels pa gaisu. Frans savulaik arī izšķīrās no Josa Verstapena mātes, un Jos palika dzīvot pie sava tēva, tieši tāpat kā pēc tam bija ar Maksu Verstapenu, kad Jos izšķīrās no Maksa Verstapena mātes, tad Jos palika pie tēva, tā kā tie likteņi ļoti līdzīgi šeit ir arī nākamajā paudzē bijuši, skaidrs, ka tu tiec arī audzināts tēva ēnā. Jos auga savukārt sava tēva, kuram piederēja kroks un kuram piederēja arī, es pat nezinu, kā latviski to sauc, lietoto mašīnu, šrots, laikam šrots būs, ne baigi latviski tas nav, bet visprecīzāk apraksta šo vietu, tātad turpat nav runa par to, ka kaut kāda remonta darba notiek, protams arī notiek, bet faktiski veco mašīnu šrots tas bija, kas nozīmē, ka tehniskajā ziņā, protams, no bērna kājas arī Jos saprata ļoti daudz tehniskās nianses un tā tiešām no paša pamat līmeņa visu metālu un tehniku spēju un mācēja strādāt. Pats Frans Verstapens ļoti, jāsaka, daudz piedalījās arī dēla Josa sākotnējās karjeras gados
kartinga aktivitātēs, viņš bija viņa mehāniķis, nu pēc tam starp citu jau kad Maks Verstapens startēja kartingā, tad Joss nekad nebija Maksa Verstapena mehāniķis, viņš, nu varbūt pašos sākuma gados viņš vēlāk varēja nolīgt mehāniķi un tā nauda bija vairāk, sevišķi augstākajā līmenī, ja brauc, tā kā, nu šeit nevar par zemu novērtēt, ko arī Frants Verstapens izdarīja sava dēla Jossa labā, un skaidrs, kā abi saplēsās pamatīgi, un pavisam salīdzinoši pat nesen tas bija, kad Itālijas presē parādījās. Tas bija 2016. gads. The Telegraph rakstīja par to, ka ir nokļūst slimnīcā Frants Verstapens, jo dēls viņu ir piekāvis. Tātad Joss Verstapens ir piekāvis. Tā kā abiem tur bija smagas attiecības visu laiku bijušas, gan jau, ka ir bērnībā pretējā virzienā tas spēks gājis, un Frants Verstapens attiecīgi gan jau, ka ir iekaustījis arī Jossu, nu tad kaut kādā brīdī tas nāca uz āru un aizgāja pretējā virzienā, bet, nu, skaidrs, ka abiem tur bija ļoti smagi, un Frants Verstapens šobrīd jau ir aizgājis aizsaulē 19. gadā mira, un arī grāmatā šeit rakstīts, ka tās līdz pēdējiem brīdim tās attiecības arī ar Jossu nav bijušas tās labākās, taču, nu, visdrīzāk Joss tomēr, gan jau, ka tomēr apjauš, cik milzīgu darbu ir ieguldījis Frants Verstapens, Jossa Verstapena karjeras vispār sākumā attīstībā, lai vispār kaut kas tāds notikt. Jo skaidrs, ka no tā ir izaudzis tas, ka šobrīd mums ir Maks Verstapens, tas viss tā pamatā ir, bez tā nekas nebūtu. Jo Joss sākotnēji bija arī Maksa menedžers pašos sākuma laikos, kā jau es teicu, un pilnīgi skaidrs, ka tajā brīdī, kad Jossa paša karjera, es pavisam īsti pieskaršos viņa karjerai Formulā 1, tā ir ļoti interesanta nianse, bet tajā brīdī, ka viņa Jossa karjera nu jau tā kā dzisa un bija jūtams, ka tie pēdējie gadi, un es ļoti labi atceros arī tajā laikā, es sekoju Formulā līdzi diezgan cītīgi, es tieši piefiksēju to momentu, ka jā, nu Joss Verstapens nu jau startēja tā kā Minardi un izskatās, šis varētu būt pēdējais gads, šie varētu būt pēdējie gadi, un tas tā necienīgi tam piltam, tam talantam, it kaut ko sākotnē mēs no viņa gaidījām, tieši atceros tādu sajūtu. Tad tas bija tas laiks, kad Maks jau bija puika, Maks jau bija tur pirms skolas vecuma, jau pirmā klasīte vēlāk, ka jau viņš sāka braukt ar kartingu un jau Maksam Joss pievērsās aizvien vairāk, tā kā faktiski ar savu karjeras norietu viņš fonā azotē gatavoja superieroci, ar ko mēs sastopamies tagad šos gadus vēlāk. Gadus 15 nepilnus vēlāk, faktiski vēl mazāk. Jā, kas vēl man interesants, jā, par māti noteikti ir kaut kas jāpasaka par Sofiju Kumpfenu, Jossa Verstapena sieva, arī viņa starp citu noteikti daudz ir dzirdējuši, ka viņa brauc kartingu, bet tas ir gandrīz kā nepateikt neko. Pēc tā, ko es esmu lasījis arī citur un arī šajā grāmatā, tad viņa ir savā laikā bijusi viena no spilgtākajām kartingu braucējām Eiropā, un es šeit nesaku starp meitenēm, vienkārši spilgtākajām, jo viņas sacensībās, laikam, tie spilgtākie panākumi, ja nemaldos, bija Andrea Marguti, šī balva Itālijā, kur tajā laikā piedalījās arī ļoti daudz tā laika spilgtākie kartinga braucēji, kā Jensons Batons, Jarno Trulli, kurš ap citu ļoti spilgts bija tieši kartinga laikos, izcila karjera, Giancarlo Fisichella un tā tālāk tā joprojām, un Kumpfena bija šajā grupā, top līmeņa grupā, kas bija starp labākajiem. Viņi izskatīja arī uz šo kaut kādu veidu stipendiju, te interviju, tur es tur necitēšu, bet uz stipendiju no kaut kāda sponsora, un šis sponsors ņēma tikai top 5 labākos Eiropā, un kā jūs teicu, nevis top 5 meitenes, top 5 kartinga braucējus, un Sofija Kumpfena bija starp viņiem. Tā kā ļoti talantīgi braucēji, un viņas karjera faktiski arī apstājās tajā brīdī, kad viņa palika stāvoklī ar Maksu, tā kā faktiski viņa savu karjeru upurēja tam, lai mēs arī ieraudzītu Maksu Verstapenu, bet tā galvenā lieta, protams, no šā visa, tad iedomājieties tēvs, tāds monstrs un māte kartingā viena no labākajām Eiropā, tur laikam nekas cits nevarēja izaugt. Kristians Horners savulaik ar Sofiju Kumpfenu arī startēja pat kopā, Kristianam Horneram tur tā karjera, protams, viņš pats strādāja ļoti cītīgi, bet skaidrs, ka viņa kā pilota spējas arī pats viņš atzina, tomēr, bija
bija varbūt nedaudz virs vidē, ja, un kaut kādā brīdī viņš saprata, ka atrast sponsors viņam sanāk labāk nekā pašam braukt, un ļoti agri izveidoja jau savu sacīkšu komandu un savu karjeru pārtauc, bet kad viņš vēl startēja, viņš ir zaudējis, ir Sofijai Kumpfenei, tā kā trasē, tieši tā kā tajā ziņā arī ir ļoti labi zina, uz ko bija spējīga, teiksim tā, Sofija Kumpfene. Un tad Kristiāna Horner komentārs, tas bija arī pavisam nesen intervijā, bija tāds, ka es domāju, ka Maks savu agresiju ir ieguvis no tēva, bet galva viņam ir no mātes. Tā kā tāds komentārs no Kristiāna Hornera. Atgriežoties pavisam īsi pie Josa Verstapena, kā es teicu, pavisam īsi par to, kā viņa karjera izvērtās tieši Formulā 1, tad viņa līdz Formulā 1 tā karjera bija ļoti spilgta, ļoti spoža un ļoti līdzīga arī daudziem spilgtiem vēlāk Formula 1 braucējiem, tā kā arī jau pirms viņš bija debitējis Formulā 1, jau daudz tika no viņa gaidīts. Un Hūps arī, protams, pacentās, lai visi dzirdētu par šiem panākumiem, un tika norganizēti 93. gadā Eštorilā, Portugālē, testi ar Arrows. Testi tika aizvadīti no Josa puses vienkārši fantastiski, viņš jau pēc pāris apļiem varēja uzrādīt tādus rezultātus, kā komandas pamatsastāvu braucējs Dereks Vorvigs bija uzrādījis šajā pat trasē kvalifikācijā, un pēc tam arī pārspēja viņu un teorētiski varēja kvalificēties pat 10. vietā, un priekš Arrows 10. vieta būtu bijis fantastisks panākums. Nu, un Hūps arī pacentās, lai viss šī informācija nokļūst presē, un pilnīgi skaidrs, ka arī prese to uzkurināja, un tajā brīdī tika runāts presē, ka mums ir nākamais Mihaels Šumahers. Burtiski pirms pāris gadiem, tas bija 93. atgādien, atceramies, 91. bija Šumahera spilgtā debija Jordanā, un faktiski momentā Jos tika salīdzināts vēl pirms debijas Formula 1, viņš nebija nobraucis ne kilometru Formula 1 kā tā sacīkstēs, viņš tika salīdzināts ar Mihaelu Šumacheru, un kas ir pats ironiskākais šajā visā stāstā ir tas, ka viņa vērtība faktiski nebija vairs nekad viņa karjerā augstāka, kā tā bija tajā brīdī. Diemžēl viņa vērtība pēc tam tikai kritās. Tam bija dažādi iemesli, un par tiem arī pavisam īsi. Jau pēc šiem testiem viņam piedāvāja gan Rons Denis kļūt par testu braucēju, tāda rezerves braucēju, testu braucēju McLaren komandā, gan piedāvājums bija no daudzām mazajām komandām, bija pat tos pat neizskatīja Hūps, un piedāvājums bija no Flavio Briatoris arī kļūt par Benetton testu braucēju un potenciāli varbūt nākamajā gadā jau debitēt Formulā 1. Hūps izvēlējās Briatoris piedāvājumu šoreiz, un tas, jāsaka, bija tas moments, kur arī Hūps laikam sastapās ar pārāk dziļiem ūdeņiem. Ja līdz Formula 1 līmenim viņš bija absolūti ideāls menedžeris un spēja pastāvēt par Josa vajadzībām un visu pārējo, tad Formula 1 līmenī skaidrs, ka viņš bija iepeldējis tik dziļos ūdeņos un absolūti nebija gatavs tiem haizivju gājieniem, kas tur nāca pretī arī no Flavio Briatoris puses, jo īpaši. Un tajā brīdī bija skaidrs, faktiski pēc pāris mēnešiem bija skaidrs, kur patiesībā ir nonācis Jos Verstapens komandā, kas grozās un rotē vienīgi un tikai ap Mihaelu Šumacheru. Tas bija pilnīgi skaidrs, un Josam, kā jūs teicu, bija ļoti labas arī tehniskā izpratne, un kad viņš tik pie tās iespējas tajā mašīnā beidzot, tad viņš arī saprata, ka tās mašīnas nav vienādas. Mihaelam Šumacheram un viņam tās mašīnas tehniski nav vienādas. Zinot, kāds ir Jos arī pa taisno, kas uz smadzenēm, kas galvā, tas uz mēles, tas viss tika bļauts uzreiz arī Flavio Briatorem, Rossam Braunam, kurš strādāja to brīdi vēl komandā, bet skaidrs, ka tiem cilvēkiem tu nedrīkst tā runāt, un tas tikai situāciju pasliktināja. Tā kā tā situācija bija diezgan bēdīga priekš Josa, bet viņš tika pie iespējas diezgan ātri, jāsaka, jo otrs pilots vēl sākotnēji bija Gigi Lehto,
Soms, taču Soms jau pirms sezonas, ja nemaldos, viņam bija pirmā trauma, kur viņam nācās izlaist vienu posmu, ielikts tik vietā bija Joss, kur, gan neveicās īpaši Josam. Pēc tam vēl bija, atgriezās Gigi Lekto jau uz šo 94. gada Imolas posmu, bēdīgi slavenu atceraties, kur gāja bojā Ayrtons Senna un Ronalds Ratzenbergers, un atkal šeit Sennas liktenis kaut kādā veidā pārmīs ar Josu, jo tas viss sākās atceraties ar starta incidentu, kurā Pedro Lamī uztriecās tieši Gigi Lekto, kurš vēl nebija atkopies no savas traumas pilnvērtīgi, viņam bija mugurkaula, laikam netik nopietni trauma, lai nevarētu startēt, bet katrā ziņā to traumu atsvaidzināja. Līdz ar to tika nolikts malā. Pēc šīs avārijas arī sākās šis periods ar drošības mašīnu trasi, atcerieties, un sen, pēc tam viss arī šī traģēdija turpinājās. Tā kā nākamajā posmā jau Gigi Lekto vietā tika ielikts Jos Verstapens un faktiski varēja sākt demonstrēt uz to, ko viņš tad ir spējīgs, bet, kā jau teicu, tad tas bija tas mirklis, kad apjaut arī Jos, kādā situācijā viņš nokļūs. Un tur ir vēl daudz citas lietas. Nav runa tikai tā, ka viņam ir mašīna, ne tā īstā. Tur ir daudz citas lietas, kas ir jāņem vērā, ka skaidrs, ka viņš nokļuva pretī tādam pilotam kā Mihails Šumahers. Un tajā brīdī Mihails Šumahers bija aizvedījis komandā, tātad viņš sāka 3. sezonu šajā komandā, Jos sāka 1. Skaidrs, ka nav vienāds līmenis. Un mēs visi zinām, kāds ir Mihails Šumahers. Taču mēs visi zinām, kāds ir Mihails Šumahers pēc viņa gadiem Ferrari, pēc viņa daudzajiem čempionu tituliem. Mēs zinām, kā viņš strādā, tas viss ir izbazūnēts, izstāstīts, bet tajā laikā to īsti neviens nezināja. Viņam tas bija 3. gads Formulā 1. Visi zināja, ka viņš ir talantīgs, talantīgs, bet nezināja, kāda tur apakšā ir apņēmība, kāds ir darba ētika un vispārējais. Līdz ar to tā vērtība Šumaheram tā laika līdzgaitnieku acīs, žurnālistu acīs nebija tik nesatricināmi augsta, kā tā ir šobrīd un vēlākajos gados bija par Mihailu Šumaheru, un tas nozīmē, ka arī Jos Verstapens tika vērtēts savādāk. Tajās Ferrari laikos, noslēguma laikos, jebkuru ielikt blakus Šumaheram, skaidrs, ka viņu vērtē savādāk, bet tajā laikā to vērtēja kā divi spilgti talanti viens pret otru. Un uz Šumahera fona Jos Verstapens izgāzās, būsim godīgi. Nebija tā, ka bija šausmas, bet uz viņa fona viņš izgāzās. Un tad mēs tās visas nianses saliekam kopā, saprotam, ka tas bija absolūti neveiksmīgākais risinājums Josa karjeras turpināšanai vai uzsākšanai šajā komandā, kas tika izveidota ap Šumaheru, bet tā perspektīva vēl nebija tāda, kāda tā ir šobrīd par Šumaheru. Līdz ar to, kā jūs teicat, tas no visa tā pamazām gāja uz leju lēnām, un beigās nokļuva viņš arī Minardi sastāvā. Pēdējos gados tur pat debitants Justins Vilsons viņam diezgan iekabināja. Tādā ziņā, diemžēl, Formula 1 karjera neizvērtās Josam Verstapenam tā, kā tā varēja izvērsties, taču visas šīs smagās pieredzes laikā viņš ieguva tik daudz informācijas, tik daudz šo pieredzi, kas viņam pašam vairs nepalīdzēja, bet tā ļoti, ļoti palīdzēja Maksam Verstapenam. Tā kā varētu pat teikt tā, ka, lasot šo grāmatu, man gribās teikt tā, ka sākot ar Francu Verstapenu, faktiski tika 2 paudzes atpakaļ sākts gatavot šis superierocis Maks Verstapens. Franca attieksme pret Josu, Josa grūtības, Josa dzīves pieredze, Josa Formula 1 pieredze, kas tikai nāca klāt, protams, sievu un Maksa Verstapena māte, viņas pieredze, viņas devums tajā visā, tas emocionālais tā galva, tā inteliģence, un mums ir šobrīd, mēs esam nonākuši pie Maksa Verstapena, kas, kā jau teicu, ir superierocis Formulā 1, un skaidrs, ka ir pielicis milzīgu roku tur Jos Verstapens. Ne tikai, es domāju, tādā tiešajā veidā tur daudz arī aizkulisēs ir strādājis, un tāpēc, un šo visu saprot ļoti labi Maks Verstapens, viņš lieliski zina, viņam ir bijusi smaga bērnība, par to nav šaubu, bet tas, kā viņš arī tagad komentē, runājot par savu tēvu, ir pilnīgi skaidrs, ka viņš ļoti labi apzinās, ko tēvs ir ieguldījis tajā visā, un ka ka tā sākotnējā saruna, tas bija arī viņa dokumentālajā filmā, ko Maks Verstapens teica, ka mums bija saruna sākotnējā, vai mēs to darām,
tēvs prasīs, tad Josi prasīs, vai mēs to darām. Maks atbildēs, jā, mēs to darām. Un tad Jos teica, ja mēs to darām, tad mēs to darām pa īstam. Nu, un pa īstam nozīmē skarbi. Tas tiešām ir skarbi. Tā kā ļoti interesanti, manuprāt, es neesmu vēl pabeidzis grāmatu, es patiesībā lasu vēl 2-3 paralēli grāmatas, un kurā brīdī tā šķiet aktuālākā, to es arī paķeru. Bet, nu, ja jums patika šāds neliels atstāsts, varbūt tepat vienu nodaļu, tā es nepilnu aptvēru, tikai tāda atstāstā, es vienkārši domāju, tas tā kontekstā ļoti labi ar tiem notikumiem, kas nu pat bija arī Austrijā. Nu, ja jums patīk kaut kas tāds, tad droši rakstiet arī komentāros, padodiet ziņu, tad mēģināšu varbūt turpmāk arī kaut ko šādā veidā iepīt nākamajos Restarts podkastos. Nu, 2/3 es esmu norunājis, es apmēram pēc laika arī tā rēķināju, ka tā Josa un Maksa sadaļa man aizņem 2/3, un tad 1/3 varētu parunāt par tām aktuālām lietām un atbildēt uz jautājumiem. Aktuālā lieta šoreiz Endijs Kovels, jaunākie līdzjutēji, es domāju, ka bola acis un rausta plecus. Who the fuck is Endijs Kovels? Jā, noteikti neatcerās tādu čuvaku jaunākie līdzjutēji, pat vecākie es pieļauju, ka ir piemirsuši, jo nebija tā, ka viņš bija priekšplānā kaut kur. Bet tas ir cilvēks, kas ir faktiski ielicis to lielāko pamatu, lielāko fundamentu, ja mēs vispār kaut ko atsevišķi tādās lielās modernajās Formula 1 komandās varam atsevišķi kaut ko personālajām piedēvēt un tos nopelnus kaut kādā veidā piešķirt, tad viena no lielākajiem nopelniem individuāli noteikti ir Endijam Kovelam Mercedes daudzajos titulos, jo viņš bija tas cilvēks, kas faktiski bija klāt no pirmās dienas, vēl pirms pirmās dienas krietnī visā dzinēju departamentā un izveidoja to dzinēju departamentu gan no tehniskās, gan no menedžmenta puses, lai tur tie talanti strādātu un atrastu labākos risinājumus arī ārpus varbūt ierastā rāmja un radītu to vidi. Un atceramies, viņš aizgāja no Formula 1 2020. gadā vai 19. Man liekas, ka 20. Katrā ziņā pirms jaunās ēras, tad arī dzinēju šī attīstība bija noslēgusies un daudz tika runāts, kurai komandai viņš, kurai dzinēju ražotājiem pievienosies, kāds viņu pārvilinājis Ferrari, un tiem būs tagad milzīgs pārsvars. Tā kā viņu mēs varētu pielīdzināt Adrianam Ņujam, kurš varbūt aerodinamikas ziņā, tad viņš ir dzinēju departamentā, bet tā Kovelas spēks tomēr, es teiktu, ka ir krietni plašāks arī uz menedžmentu, jo viņš bija tas, kas izveidoja to milzīgo sistēmu tajā Mercedes tieši dzinēju nodaļā, kas turpina lieliski funkcionēt arī šobrīd. Sāka viņš krietni iepriekš vēl, jāsaka, Cosworth, kā jauns stažieris strādāja Cosworth dzinējs, ražoja Cosworth tajā laikā 90. pašās gadās beigās 2000. gada sākumā, ļoti veiksmīgi izmantoja daudzas komandas, lēts, salīdzinoši efektīvs motors, Stewart, pēc tam Jaguar, Arrows, Minardi, Williams vienā brīdī, Williams tur vispār rindā ņēma vienu brīdi dzinējs, viss arī Cosworth viņiem pa vidu bija. Bet kur pirmo reizi parādījās tas lielais talants, viņš bija viens no pamatlicējiem arī 2001. gadā BMW motora izveidēja, un toreiz tas bija jaudīgākais motors. Atcerieties, BMW, ja nu kaut kas viņiem bija, Zauber BMW, tad tā bija jauda tieši zirgspēkos, tas bija jaudīgākais motors. Tā kā tur tas potenciāls bija milzīgs tajā BMW patiesībā. Un šobrīd pievienojies, viņš ir Aston Martin, par ko, kāpēc es to stāstu, visi es varbūt pašā sākumā aizmirsu pateikt, viņš ir pievienojies Aston Martin komandai, viņš strādās Martina Vitmārša vietā, kurš ir devies, kā pats teica, tāda izskatās pēc paša vēlmes, viņš pats citos piedzīvojumos dosies, kā pats teica, un kļūs par visas Aston Martin grupas izpildu direktoru. Tā kā nav gluži te runa par dzinēju, jo dzinējs būs Honda Aston Martin, bet vairāk tā kā menedžmenta ir šī viņa loma Endijam Kovelam, un, kā jau teicu, tātad menedžmentā arī ir lieliskas spējas, viņam ļoti inteliģents, domā ārpus rāmja, viennozīmīgi to viņš parādīs vairāk kārt, un skaidrs, ka viņš spēj saskatīt, ko varbūt citi nedaudz neredz. Tā kā tajā ziņā, es domāju, milzīgs
iegūms. Gvido Veismanis bija tas, kas jautāja par Endiju Colwell, tā kā tas bija Patreon jautājums tieši šajā chatiņā, tā kā paldies Gvido, es ceru, ka esmu arī daudz maz izstāstījis nedaudz sīkāk, smalkāk par Endiju Colwell, arī tiem, kas varbūt nezināja, un kāpēc Gvido arī šo piebilda, jā, ka tas ir zīmīgs notikums, tieši tā es piekrītu absolūti, tas ir ļoti zīmīgs notikums. Tā, nākamā tēma, ko es gribēju parunāt, ko es arī sākumā teicu, ir George Russells. Par Russellu nesanāca cik daudz F1 podkāstā izstāstīt, tāpēc pavisam varbūt īsi šoreiz. Es teiktu, ka Russellam šis pēdējais posms, kur viņš arī izcīnīja uzvaru, ir bijusi labākā, spilgtākā sacīkste šajā sezonā formulā. Es nezinu, karjerā tas ir tāds vispār stiepjams jēdziens, tāda muļķīgi diezgan, tas nav objektīvi, tur noteikti, bet šajā sezonā varētu būt viennozīmīgi, un kāpēc tas ir svarīgi šajā ziņā to pateikt, vairāk iemesli man personīgi tas bija svarīgi piefiksēt šo momentu, jo es jau šajā sezonā un pagājušā sezonas izskaņā sāku ik pa brīdim pieķert sevi pie domas, ka vai tiešām Russells ir nākamais Mercedes līderis, vai tiešām šis čalis būs tas, kas varēs to Mercedes karogu nest un cīnīties par tiem tituliem. Nav runa par atsevišķām uzvarām, par tituliem. Visu laiku parādījās tādas kļūdiņas, pēdējā nav tālu jāmeklē, pat neskatīsimies pagājušā gadā, tepatās Kanādā. Beidzot ir formula, kas tiešām ir spējīga cīnīties par augstām pozīcijām, un Russellam bija kļūdas, teiksim, rindā vien tur pusducis kļūda bija sacīks laikā un arī kvalifikācijā. Līdz ar to tas liek tādu milzīgu jautājumu zīmu, uzliek viņam, vai tiešām tas ir nākamais Mercedes līderis, vai Lewis Hamiltons aiziet un jūs paliekat ar Russellu. Tad šis posms Austrijā parādīja, ka ir potenciāls tam līderim būt arī Georgeam Russellam. Jo ļoti daudz, es tieši izlasīju viņa interviju tagad par komentāriem pēc Austrijas posma, un tur es domāju, ka daudz arī nostājās savās vietās, jo skaidrs, ka tie, kas grib spēlēt Formulā 1 top līmenī, bet vēl varbūt nespēlē, vai vēl ir tādi jaunuļi, pie kuriem pieskaitīsim arī Russellu, tad viņiem tas galvenais uzdevums ir spēt un mācēt atrast to galējo robežu. Galējo robežu, kurai pāri tu nedrīksti kāpt, jo tad ir šīs izslīdēšanas, šīs avārijas, šīs kļūdas, bet tu nezini, kur ir tā robeža. Tu ienāc Formula 1, skaidrs, ka tev ir daudz, tur viss acis uz visām pusēm, bet tev jau arī tā mašīna ir tāda, kas ir mainīga, tas ir nezvērs, tas ir tas, ar ko tev ir jāsadzīvo, kam jākļūst ir par tavu otru es, un tu nezini, tu varbūt savas spējas zinātu kaut kādā konkrētajā brīdī un robežu, bet jūsu kombinatīvās spējas un robežas tu nezini. Un tā visu laiku ir tāda kustīgs mērķis, un tev visu laiku ir jāspēj saprast, kur ir tā robeža. Jo ja tu spēsi tai robežai pietuvoties un demonstrēt savu sniegumu, šīs robežas, pie šīs robežas, bet nekā tai pāri, skaidrs, ka tu būsi paņēmis maksimumu, ko tu vari paņemt šajā ziņā no sevis. Un to, manuprāt, izdarīja Austrijā George Russells, lieliska kvalifikācija, nevainojama nedēļas nogale, sacīkstē bez kļūdām, un līdz ar to viņš bija tajā pozīcijā, lai paņemtu šo uzvaru un šo panākumu. Hamiltons arī tika pārspēts, un kur bija tā interesantā lieta, Hamiltons jau nesapinās kaut kur meistarībā. Hamiltons nepieļauj milzīgas kļūdas, jā, viņam bija tur grīdas bojājums, bet tas nebija liels uz sacīks laiku, un šis zaudējums, un tā bija tā mini kļūdiņa, bet te bija tas, ka ja Russells spēlē tai līmenī tūp pie robežas, tad Hamiltons pat nepieļaujot kļūdas, vai nepieļaujot lielas kļūdas, būtiskas acīm redzams kļūdas, paliek aiz viņa. Tā kā tas ir arī sacīks laikā, tas ir tas, kur ir jāspēlē, taču šeit ir vēl otrs elements, lai neliktos Russella faniem, viss ir jauki un labi, tad, diemžēl, es jūs sarūktināšu. Šeit vēl otrs elements ir, kas ir mašīna, ko jau es pieminēju. Šī brīža Mercedes mašīna ir tāda, ar kuru vieglāk ir noteikt to robežu. Mēs tagad runājam diezgan abstrakti, bet tur daudz mega nianses tajā visā ir, un jo vairāk es tur interesēs par to, ir pilnīgi skaidrs, ka cik maz mēs zinām, arī es tā skaitā par to visu, bet ir pilnīgi skaidrs, ka arī mašīnai ir tā robeža, un katram pilotam
tās mašīnas robeža ir nedaudz citur. Un te ir tas lielais sāls, ka tie super-truper piloti, tie augstākā līmeņa piloti spēja ne tikai to savu robežu sasniegt ik reizi, ik sesiju, ik kvalifikāciju un visas sezonas laikā, bet arī pavilkt tās mašīnas robežu uz augšu un pielīdzināt savu robežu tai mašīnas robežai un strādāt tajā līmenī katru mīļu posmu. Tas ir tas smagākais, jo tas, ka vienu posmu tagad izdarīja visu, ko var izdarīt no labākajā līmenī un tūtai robežai, Russells, super, malacis, šie 5, bet tagad šādi visu sezonu, plus vēl velc to mašīnas robežu uz augšu un savu velc līdzi. Tā kā tas ir tas grūtākais un tas ir tas pārbaudījums. Tur mēs nošķiram tos džekus, kas cīnās par čempionu titulu un tos, kuri nevelk. Tā kā tas, ka mēs esam skarbi brīžiem pret tiem džekiem, jums arī jāsaprot, protams, katrs tur fano, nezinu, par Lando Norrisu, par Russellu un tā tālāk, un ka mēs viņus kritizējam. Nu, pilnīgi skaidrs, ka tie čaļi ir super truper līmenī, par to es nestrīdos, bet mēs jau arī prasam no viņiem nenormāli daudz, jo, lai ietu pēc tā titula, tev ir jābūt super truper līmenī ik sekundi, ik minūti, katrā aplī, katrā līkumā, un vēl jāvelk uz augšu tas viss, tā kā tas ir tas, ko mēs prasam. Un jā, es tieši šajā sakarā iedomājos, bieži saka piloti, es tur vai pat ne piloti, jebkurš, nu, tur sportisti arī, tur intervija, es 110% no sevis izliku. Nu, nopietni, 110%, tas teorijā nav iespējams. Tu vari izlikt 100%, un es domāju, ka neviens cilvēks nekad mūžā no savām spējām pat 100% nav sasniedzis. Ja mēs tā uz to tā filozofiski paskatāmies, 110% tā ir tāda matemātiska vērtība, 110% tas ir biznesā, 110%, ka tu savu plānu pārpildi, ieņēmumu tev 110% salīdzinājumā iepriekšējo gadu, bet spēju līmenī, nu, līdz tiem 100% neviens īsti nav pietuvojies, un tas, ja tev ir sajūta, ka tu esi izcēlis vairāk no sevis kā jebkad iepriekš, tas nozīmē visdrīzāk to, ka tu iepriekš esi strādājis uz 70 savu spēju procentiem, tagad tu esi strādājis uz 75, un līdz 100 vēl ir ļoti tālu, tev vēl ir jāliek klāt, un tie 100, nu, tas ir, tā kā, bet, nu, skaidrs, ka te katram savu vērtību, tas tāds individuālais vērtējums, jo kas nekait man pateikt, nu, es uz 120 strādāju, tātad es strādāju vairāk par tevi, jo tikai tu uz 110. Nu, skaidrs, ka tas ir diezgan bezjēdzīgi salīdzināt šos procentus. Labi, vēl pēdējais jaunums, pirms es atbildu arī uz jautājumiem. Laiks iet uz priekšu diezgan strauji. Audi, kas notiek ar pilotiem? Audi, te interesants komentārs no Audi Aluni Bravi, šī vadītāja. Audi bija par to, ka Audi varētu nebaidīties ņemt arī kādu debitantu uz 25. gada sezonu. Un tā doma ir tāda, ja viņi netiek pie Sainz, un izskatās, ka šobrīd, acīm redzot, tas varētu arī nozīmēt to, ka Sainz nedaudz nosliecies ir citas komandas virzienā, nu iespējams Williams, iespējams tie paši Alpīni ir pēdējo piedāvājumu iemetuši diezgan veiksmīgi. Audi varētu būt gatavi noriskēt uz debitantu. Kas ir par debitantiem? Uzreiz arī šajā intervijā parādījās 2 debitanti. Teo Puršērs, kas ir pašu Zauber protežē, un viņš ir, atceramies, arī Formula 2 23. gada čempions. Un otrs ir neviens cits kā Liams Lawsons, kurš, nu, ja viņš netiek Red Bullā, viņš ir principā brīvais aģents, un komanda viņu noteikti ļaut arī pievienoties šai Audi kompānijai. Puršērs, starp citu, uzbrauc pāris posmus arī Indijkārā zem McLaren, bet tagad viņš atkal ir tur atbrīvots no tiem pienākumiem, tā kā ir brīvs, ir pieejams. Un kāpēc šāds risinājums varētu būt pat diezgan loģisks no Audi puses, jo ko tad viņi dabū, ja nav Sainz, tad viņi faktiski, uz ko varētu cerēt, ir 2 piloti, Bottas un Okons, kas teorētiski ir ar pieredzi, ar vērtību augstāk, protams, nekā debitantiem šobrīd, taču gan viens, gan otrs, nu, viens jau tur ir, mēs zinām viņa spējas un spēkus, Valtteri Bottas no Zauber par viņu zina visu, un ja viņi neliek ne pirmajā, ne otrajā vietā viņu savā sarakstā, skaidrs, ka viņi neskatās uz viņu tā diezgan nopietni un būtu gatavi likt arī debitantu, ja nu sanāk, ja nu Puršērs tomēr ir Formula 1 atverās un uzplaukst, vai tas pats Liams Lawsons parādīja jau sevi, un ja mēs dabūnam no viņa ārā kaut ko vairāk, nu, redzam, mēs varam izvilkt, jo īpaši tajās sākuma gados Audi, ka tas vēl nav tik svarīgi. Nu, 25. gadā, nu, nekas tur nebūs ar to Audi. Kāpēc nenoriskēt? Nu, kāpēc palikt ar veco čību Bottasu? Un nepārprotiet, man tas Bottas baigi patīk, viss labi, es pat viņu ļoti augstu vērtēju, bet es saprotu šādu potenciāli stratēģiju no Audi puses, ka tā varētu nostrādāt.
Tas varētu būt interesanti. Un, manuprāt, nemaz nav tāds nereāls scenārijs, ka Sainz aiziet uz Alpīnu, Bottas aiziet uz Viljams, Okons aiziet uz Haas, jo Okons izskatās ir diezgan Haas, ar Haas tur tālu tikušais sarunās, un tad, pat Lawsona vai Pourchaire nolīkšana jau kļūst diezgan loģiska un pašsaprotama no Audi, jo, kā jūs teicu, viņi tikpat labi to gadu ieliek, ja galīgi nav, ņem nākamo pēc gada to pilotu, bet ja ir, tad viņi ir izcēluši jaunu talantu, kurš strādās blakus Niko Hulkenbergam, kuram ir tā pieredze, tad pieredzes ķeksīt mēs esam jau ievilkuši, mums vajag varbūt kaut kādu supertalantu meklēt, kāpēc ne, un šobrīd neviens vācietis nav pie horizonta tāds, mēģinam ar Lawsonu vai Pourchaire. Tā kā tas varētu, es aizdomājos, ka tas varētu būt tāds interesants risinājums. Labi, pavisam ātri pie jautājumiem. Tātad vienu jautājumu es jau no čatiņa atbildēju, tad vēl viens ir jautājums. Jānis Zalāns prasa par Ferrari. Ferrari atkal netur riepas, ja? Tā saprot, viņi uzlaboja aerodinamikas paketi un pēc tam viss palika sliktāk. Kas tur īsti notiek? Jā, Jānis prasa par Ferrari. Par Ferrari es gan jau bišķi parunāju arī F1LV podkāstā, līdz ar to tā baigi dziļi un tālu tur neiesim, bet ir pilnīgi skaidrs, kur ir tā Ferrari problēma. Viņi to paši arī saprot un apzinās, kā to izlabot. Tā jau ir cita lieta. Problēma ir tajā, ka tieši tā kā Jānis arī teica, ir uzlabota aerodinamika, nākamā aerodinamikas pakete ir uzlikta, bet ko tad meklē komandas ar šo aerodinamiku? Viņi meklē aerodinamisko piespiedēju spēku. Un to viņi ir atraduši, tas ir veiksmīgi nostrādājis, taču šeit ir stājies spēkā tieši tas pats, kas bija Mercedes komandai, ka tas papildu piespiedēju spēks iespiež to mašīnu kratīšanā, purināšanā, delfinēšanā, proti tik ļoti nospiež uz leju arī šo balstiekārtu, ka mašīna nokļūst jau bīstami zemu, bīstami tūpie, pie asfalta tajā brīdī tur pārtrūks nedaudz šī aerodinamiskā plūsma zem mašīnas, mašīna ceļās, tātad pārtrūks plūsma, kas nozīmē, ka nav piespiedēju spēks, mašīna ceļās uz augšu, atpakaļ, atkal iegūst šo piespiedēju spēku, atkal tiek spiest atpakaļ pie zemes, bet tas piespiedējs spēks ir tik jaudīgs, ka pa dziļu viņi iespiež, tad nenotur šajā sweet spot attālumā no braucamās daļas. Un tā visa rezultātā sāks kratīšana. Tas nozīmē, ka jāgriež ciet ir cukas, nedaudz jāpiegriež, es runāju pa antispāniem, un līdz ar to tam uzlabojumam vairs nav jēgas, un te meklējot un ķimerējoties, skaidrs, ka arī riepas tiek deldēts diezgan daudz, jo nekāda veida kratīšana, nepurināšana nenāk par labu mašīnas stabilitātei, tiklīdz mašīna sāk slidināties, nedaudz vairāk tā riepas deldē. Krietni vairāk. Tā kā viņi nokļuvuši tieši turpat, kur Mercedes mocījās faktiski 2 gadus. Labā ziņa ir tā, ka Ferrari ir pieredze jau ar to un kā ar to tikt galā. Un tas nav, sliktā ziņa ir tā, ka tas jebkurā gadījumā nav tik viegli, jo šobrīd tie parametri ir gājuši uz priekšu. Tā vairs nav tā pati problēma, kas bija iepriekš. Tagad tas ir vēl komplicētāk, nācis klāt tas priekšējais antispāns, ko komandas izmanto jau kā atsevišķu ground efekta elementu un kas ir ļoti interesanti no tehniskā viedokļa. Bet skatīsimies, kā jūs teicu arī tajā podkāstā, tad pāris trases, protams, pēc noklusējuma viņiem būs ļoti spēcīgas, viņiem tie parametri tādi, ka tādās stop and go trasēs, kas tādas sabremzējies un mauc akal, tajās viņi būs spēcīgi, tā kā Monsā tikpat labi es teiktu, ka Ferrari ir favorīti, Singapūra varētu būt labi, vēl pāris trases varētu būt labas, tie garie ilgstošie līkumi, kas starp citu ir arī Silverstone'ā, šī Maggots and Beckett sērija, kur tev spiež ilgi grīdā, turklāt vēl arī sagāzuma leņķi iekšā, ja tur tā balstiekārta nav tik ekscelenti noslīpēta, kāda tā ir Red Bullam, pat viņiem ir problēmas, tad būs grūti. McLaren šajā ziņā es teiktu, ka ir pat pussolīti priekšā Red Bullam, tieši šajos ātrijos, mega ātrijos līkumos, bet Red Bull varbūt tā nedaudz vispusīgāk, efektīgāk šis piespiedēju spēks sadalās tieši DRS un taisnēs. Mazāk šī aerodinamiskā pretestība. Tas ir vienīgais mazais tāds mīnusiņš šobrīd, kas vēl ir saskatāms McLaren attiecībā pret Red Bull, ka ir joprojām lielāka aerodinamiskā berze. To visu viņi ir atraduši, bet skaidrs, ka kokam ir otrs gals, ja tev ir ātrajos līkumos, tu esi efektīgs un ātrs, tas skaidrs, ka tas tev spiedīs nedaudz grīdā vairāk taisnē, un tur nedaudz zaudē joprojām attiecībā pret Red Bull.
McLaren, bet Silverstone'ā McLaren būs ātri, tur absolūti es nešaubos. Nu, un pēdējais jautājums ir ļoti garš, ļoti detalizēts. To ir arī Patreon chatā uzdevis Uvis Muižnieks. Paldies Uvim, un es arī izlasīšu visu jautājumu, tā kā saņemieties, paņemiet kafiju un klausieties. Aizpildoties pilotu sastāvam nākamajam gadam un dažādas diskusijas par to, ka, piemēram, Hamiltons iesaka komandai, kas būtu jādara, jātīsta, lai būtu ātrums, bet Verstapens atbrauc uz nedēļas nogali un fokusējas tikai uz pilotēšanu, nevis ilgtermiņa savu ieteikumu izpildi, tad tāds diskusiju jautājumu kopums. Katrai komandai noteikti ir arī citādi, bet cik liela ir nozīme tam, ka pilots var dot formulas attīstībā. Teiksim tā, ja dzinēja nodaļa gribētu 5 mm platumā, bet aerodinamikas nodaļa saka, nevaram atrast tos 5 mm pret iegūmu, kas rastos, tad nav racionāli. Tad pilota ieguldījums pa vidu ir kaut kas tāds, kas pavelk tomēr attīstīt, atrast šos 5 mm, vai tā ir viena balss un white noise komandā, kas jau tā reizēm nevar izlemt pareizo izvēli. Komandām tomēr ir dati, simulācijas, brīžiem liekas, ka piloti nav spējīgi izbraukt, tās komandas simulācijas spēj parādīt, kas ir tas, ko komanda nevar noteikt no telemetrijas un no komandas viedokļa, kā arī tad īsti, kas tad arī īsti ir labāks pilots, vai palīdz attīstīt, vai ātrāk un brauc. Nu, šeit gan mana izlasīšanas spēja, gan Uvis arī uzrakstīs diezgan sarežģīti, bet es ļoti, ļoti ceru, ka jūs sapratāt jautājumu, jo es arī vairākas reizes lasīju, un es beigās sapratu to domu pilnīgi noteikti par pilotiem attīstību un attīstīšanu, un es arī centīšos to kopumu izstāstīt pavisam ātri, kā tas viss strādā Formulā 1. Principā šeit ir jāsaprot, ka pilots kā attīstības, tehnikas attīstītājs 70., 80., 90. gados bija absolūti neaizstājams. Viņš bija ļoti ilgu laiku vienīgais elements, kas bija starp inženieri, mehāniķi un to, kas notiek trasē. Vienīgais rupors, vienīgā saikne. Vienīgais, kas mācīja izstāstīt, šitā labi, šitā nav labi. Šobrīd tas viss ir tik ļoti mainījies, un mēs visi zinām, cik ļoti milzīgi ir dati, un tas nozīmē, ka simulācijā var izsimulēt jebko. Nu, tas ir gluži kā ar mākslīgo intelektu, pateiks tev jebko, atbild uz jebko, bet, protams, līdz zināmai robežai. Un kā komanda strādā simulācijā? Nu, tad varbūt ko vispār nozīmē simulācija? Šajā gadījumā ir superdators tāda milzīgu jaudu un milzīgiem apstrādes datu apjomu, kurās tiek salikt iekšā daudz un dažādi parametri. Speciāls programmas, kur tiek salikt daudz un dažādi parametri. Un šajā gadījumā tie parametri nav tikai formulas tehniskie parametri. Protams, ir visi parametri, aerodinamika, dzēsēšana, jauda, bremzēšana, balstiekārta, viss tiek salikts iekšā un atrasts, un tad pielikt trases konfigurācija, saķeres parametri no riepām un atrasts ideālais risinājums ideālajam aplim pie konkrētajiem regulējumiem. Tad mēs nedaudz pamainām vienu regulējumu elementu bez maz vai vienu antispānu un testējam vēlreiz un skatāmies, kādi tad ir dati. Jūs saprotiet, cik ļoti daudz tur mainīgie elementi ir un cik ļoti milzīgs apjoms ar datiem ir. Galu galā komandas, protams, gadu gaitā konkrētajās trasēs atrod to kaut kāda veida pamata, šos regulējumus, par ko mēs runājam, bieži šie pamatregulējumi. Un šo mašīnas, kā mašīna jānoregulē, kā mašīna jāstrādā. Un kas ir tas ideālais aplis. Un skaidrs, ka ja mēs gatavojam, jo Uvis šeit prasa par mašīnas attīstību kopumā, ja mēs gatavojam mašīnu uz sezonu, tad tiek liktas iekšā visas trases. Un tāpēc es bieži šeit arī saku, ka ir trašu spektrs. Un skaidrs, ka komandas nevar gatavoties tikai Monako vai tikai Monsai, kas ir katra savā spektra galā.
un tas spektra viduscentrs vienmēr kaut kur ir kaut kādā trasē, kurai precīzi trāpa, kas vislabāk parāda tos parametrus. Tad uz to trasi apmēram vai tās trases parametriem parasti arī komandas veido savu nākamā gada modeli. Un te mēs runājam pagaidām tikai par simulācijām, tikai par datiem, par visu pārējo. Komanda šādā veidā tīri zinātniski, virtuāli aprēķina, kas būtu labākā mašīna un kas būtu labākais apļalaiks, pieņemsim šajā konkrētajā vispusīgajā trasē X. Pieņemsim, šis apļalaiks ir minūte 30. Un tad skatāmies uz mūsu pilotiem. Tajā brīdī tas pilots nāk iekšā. Protams, es nesaku, ka tas netiek ņemts iekšā jau agrāk, bet jebkurā gadījumā tajā brīdī nāk tas pilots iekšā. Ja man ir tāds pilots, kā pieņemsim, no kuru mēs varētu paņemt par piemēru, paņemsim Pieru Gazlī. Piers Gazlī ir ar ļoti specifisku pilotēšanas stilu, un tas nozīmē, ka ja komanda pat aprēķina savā virtuālajā realitātē, ka mums būtu veiksmīgi ļoti šādi regulējumi, ka mēs iegūtu to minūti 30 super laiku tajā trasē, bet tur vajadzīga ļoti, ļoti asa priekšējā asa, lai izbrauktu šo apļalaiku, un mašīna to varēs iznest, mēs visus parametrus saliksim, balstiekārtā izveidosim, bet mums ir vajadzīgs pilots, kas to izdarīs, bet mums ir Piers Gazlī, kurš nemīl asu priekšējo asi, kuram vajag tomēr to nedaudz, arī šo understeer nedaudz un tā tālāk. Un tas nozīmē, ka pat ja mēs izveidojam to mašīnu tik ātri potenciāli, mums nav pilots, kas to varēs iznest. Tā visa rezultātā komandai ir jāpielāgo mašīnas parametri uz pilotu jau izejas posmā, jo skaidrs, ka pilots, kuram ir pārliecība par mašīnu, kura pilotēšanas stils atbilst mašīnas spējām un mašīnas parametriem, mašīnas raksturam, viņš varēs izcelt ārā no tā vēl kaut kādu mazu kripatiņu tikai uz tā, ka viņš ir pārliecināts par to, ko viņš dara. Un tad mums ir tāds pilots kā Maks Verstapens, kuru arī Uvis pieminēja. Viņa gadījumā pilnīgi noteikti, ka tas viņa ieguldījums mašīnas attīstībā nav tāds, ka viņš saka, es gribu to, mēs taisam to un tā tālāk. Komanda viņa pilotēšanas stilu zina pēc šiem gadiem jau ļoti labi, viņa stiprās puses zina ļoti labi, un komanda ir šajā gadījumā sapratusi, ka jāveido mašīna ir pēc iespējas tuvāk priekšējai asī, plus jātaisa mašīna, kas ir faktiski mūsu simulatorā ātrākā, kas ir iespējama, un Maks Verstapens ar to varēs izbraukt. Jo, tā pilota klausīšana, tā ir ļoti, ļoti subjektīva lieta, tas vairs nav tas, ka jā, es gribu tur, Lewis Hamiltons varētu teikt, es gribētu sēdēt tālāk no priekšējās riteņa ases, bet jo man sajūtas tas nedaudz notrulina. Tā ir tā lieta, ko var pieprasīt, tā ir tāda subjektīva lieta, bet tas neatiec, jo komanda ne jau velti pielika to sēdekli tuvāk, atceraties pagājušajā gadā tai priekšējā riteņa asī, tātad viņi iegūna uz tā rēķina, ka aizmiri attiecīgi tur varēja salikt šos radiatorus, līdz ar to aerodinamikas elementus, tur iedeva vairāk vietu un lielāka virsma un vispārējais izsvarojums un tā tālāk, ka viņi virtuāli redzēja, ka tas dod iegūmu, bet ja pilots to nevar iznest, tas tieši tas pats gadījums ar Gazlī. Jums tas virtuālā pasaulē ir tas minūte 30 apļalaiks, bet Lewis Hamiltons to nevar uzrādīt, jo viņš sēž tik tūtai priekšējā asī, ka viņam nav izjūta, ko tā priekšējā asa darīs, viņš nejūt to rotācijas momentu pirmo mirkli, pirmo simtaļu sekundi, neiet caur viņa muguras smadzenēm, tas viss tā tik operatīvi, līdz ar to viņš zaudēja vairāk nekā komanda zaudētu tajā brīdī, ja pavilktu tomēr apakaļ to sēdekli. Un te ir tas līdzsvars jāmeklē šajā ziņā, ir jāklausa pilots, bet līdz zināmai robežai, un es gribētu teikt, ka mūsdienās pilotus klausa, es negribu teikt maz, bet tas ieteikums ir tā kā vēlamā formā, un vienmēr inženieri tomēr balstās datos un meklē datos, cik mums dos iegūmu tas, un cik mēs zaudēsim, ja mēs nedarīsim tieši tīri to, ko pilots prasa, jo skaidrs, ka pilotam nav nojausmas, tur nevienam nav nojausmas, ko tas superdators izrēķinās gala rezultātā, un kurš ir tas ātrākais apļalaiks, un pilotam jābūt ir maksimāli vispusējīgam. Bet trešā lieta, kas ir jāņem visā šajā kopumā vērā, ka mums ir budžeta griezti, un agrāk komandas varēja šos simulācijas veikt bezgalīgi, arī lielās komandas to darīja, un tas bija tas milzīgais pārsvars, kas viņām bija, ka viņām bija izsimulēts tas krietni vairāk, tad šobrīd budžeta grieztos skaits, ka simulācija arī skaits un laiks ir ierobežots. Un te jau atkal
nāk nedaudz vairāk tā pilota atdeve klāt, taču tas arī, kā jūs teicat, ir tikai pašā pēdējā elementā, kad mēs jau esam nokļuvuši faktiski uz regulēšanas stadijā esam nokļuvuši, nevis mašīnas veidošanas stadijā. Mašīnas veidošanas stadijā mēs varam, kā jau teica Lewis Hamiltons, tādas fundamentālas lietas, iedodiet man 10 centimetrus tālāk no priekšējās riteņa ases, bet ne gluži tādas absolūtās niansītas. Tās tomēr joprojām tiek atrastas šajās simulācijās. Es ceru ļoti, ka nedaudz vismaz mēģināju atbildēt uz šo jautājumu. Paldies visiem par jautājumiem Patreon. Kā jau teicu, droši rakstiet komentārus, čatiņā var rakstīt. Rakstiet arī jautājumus, piefiksēšu tos, ja nu nesanāk atbildēt šajos operatīvajos podkastos, kas ik pa brīdim ir, kad parādās jaunas ziņas. Mums Formulā 1 tad būs kārtējs restarts kaut kad noteikti atkal. Nu un pakomentējiet, ko domājat par Maksu Verstapenu, Josu Verstapenu, par to, kā mums superpilots tika lēnām izaudzēts, uzaudzēts, izlolots. Un es domāju, ka tas tā diezgan interesanti tomēr šis paudžu ieguldījums tam, lai mēs redzētu kaut ko tādu arī Formulā 1. Tā kā tagad paldies, jāsaka, mums būs noteikti arī podcasts Silverstone'ā, es ļoti ceru, ka piekdienas pēc treniņiem. Ja kāpēc es saku, es ļoti ceru, jo ļoti daudz darba ir tagad šajā nedēļas nogalē, jo ir viss kaut kas vēl MotoGP, ir rallijs, nāk Latvijas rallijs virsū tieši ar Ungārijas lielās balvas izcīņu posmu, diemžēl, un arī tajā būs jāstrādā man diezgan aktīvi Latvijas rallijā, ko es arī labprāt darīšu, un tas tomēr tāds diezgan unikāls notikums, un es izmantošu iespēju vēlreiz visiem atgādināt, tie, kas varbūt negatavojas vēl pagaidām vai nebija gatavojušies, tad ir iespēja doties uz ralliju, un ja nedoties klātienē, sekojiet vismaz līdz virtuāli. Mēs ar kolēģi Tāli būsim Kurzemes radio, kas būs pārtaps tajā nedēļā, visā nedēļā par ralliju radio, tā kā mēs tur 24/7 gandrīz vai strādāsim radio, un muti būs sausa, bet parunāt jau mums patīk, tā kā, protams, jāgatavojas tam visam arī vēl ir jāatstāja laiks. Tā kā interesants lietas priekšā, un kā jau teicu, Patreonā podkāstu netrūks, mums būs gan aktuālie podkāsti, gan restarts cik pa brīdim, un domāsim arī jaunu personāžu, jaunu varoni, ko aprunāt, apspēlēt, aprakstīt nākamajos gan podkastos, gan rakstos, gan jau iznāks kaut kad arī kāds virtuālais vai e-žurnāliņš, arī par to jau mēs esam sākuši domāt. Tā kā paldies vēlreiz un tiekamies nākamajos podkastos. Atā!